2015. gada 11. maijs, un jau kārtējo reizi Vidzemes augstskolas Tūrisma fakultātes studenti dodas integrētajā lauku praksē. Šogad studenti dodas uz Gaujieni, lai pavadītu tur 10 dienas, dotos izbraucienos ar velosipēdiem, nedaudz pastrādātu un labi pavadītu laiku. Pēc iekārtošanās vienā no barona Vulfa muižas sēkām, studenti dodas satikt vietējos gaujieniešus. Prieks jūs redzēt tik lielā skaitā un visus pie, jāsaka, labas veselības, un ceru, ka veselība jums laba arī saglabāsies visas šīs dienas, kamēr būsiet Gaujienā. Stādīšos priekšā jums, es esmu Gaujienas infocentra vadītāja Sanita Sproģe. Ka jūs esat ieradušies Gaujienā vispasakainākajā brīdī. Tikko sāk ziedēt ievas, jūs redzēsiet, kā smaržos, ja pat šito nedēļu būs kaut cik siltums, varbūt sāks ziedēt kāds ceriņš. Jā, saka lauku klusums, jā. 4 no rīta, kad putni sāk dviest vaļā, tad jūs, ja nepagulēsiet, ir visādi būs, tad redzēs. Bet nu laiks pusdienām, ar kurām studenti mielojās pilis ķēķī. Bet kas tad te? Vai kādam negaršo griķi? Ar sālī pipariem, ar vircolos bērniem. Bet viņš papildināja to ar savām ainavistajām vērtībām un tā, kas tagad arī ir mūsu kultūrvēsturiskais mantojums. Blakus tā māja, tā bija dārznieka māja. Tur augšā, starp citu, tur tā otra māja, kur tas jumtiņš virsū virs tās mājas, tad tas ir ūdens toris, jo barons iegulda ūdens vadu un kanalizāciju visām muižas ansambļiem. Otrā dienas daļa tiek pavadīta ekskursijā pa Gaujieni. Tiek apskatīta barona Vulfa muižas kapela, kā arī Gaujienas dabas taka. Tas saucās sārtā bezlape. Šim augam zaļo lapu nav. Mēs viņu nerausim laukā, ja? Bet, ja mēs tagad pakasītu, ja, tur lapu nav. Tad jautājums, kā šis augs var baroties? Apkārtējiem augiem, kā parazīts. Jā, nu tātad tas ir parazīta augs. Ja mēs atkašātu to augsnes virskārtu, mēs redzētu, ka viņš aug uz citu augu. Šajā gadījumā kāda balta augšņa, jā, dažkārt lazdas, jā, uz lapu koku saknēm, jā, tātad faktiski lapu koki ražo vielas, un viņš parazitējot uzņem šīs te jau gatavās saražotās vielas, bet sārtā bezlape sasauvam tikai pavasaros, jā. Faktiski tagad pēc kāda pusmēneša šo augu jūs vairs neredzēsiet. Vakars tiek pavadīts radoši, jo tiek iestudēta izrāde Zelta zirgs. Pēc vakara apspriedes kopā ar pasniedzējiem Juris Paņīnsku un Ivetu Druvskalni laiks vakara sarunām kopā ar studentiem.
1, 2, 2, 1, 2, 3. Mums jābūt vienam. Gaujiena! Gaujiena. Barona kaut kāda muižas pils. Virziena biedri. Harijs Poters. Vispār ir tik forši. Un te ir ļoti skaisti. Un ļoti daudz, kur aiziet, pastaigāt, paskatīties. Ļoti patīk pie ūdens un atgādina manas mājasaules, tāds miers, klusums, pie tam vēl mazs cilvēki. Es jūtos kāds ļoti ūdens. Diena bija ļoti interesanta. Mierīgi, es pieņemu, kad ir visvieglākā no visām dienām. Un, es sapratu, ka es šajā vietā biju bijis pirms 10 gadiem nometnē. Arī pat ar nometnē. Man patīk arī gan pirmā dienas puse, kad man bija jāiet dabas takā, gan otrā, kad man bija uzvedums. Īstenībā jautri, ka tā turpmāk man nebūtu iebildumi. Pēdējiem un pirmam ir tā asarojošā vestīte vai vispār... Otrās dienas rīts tiek iesākts ar velo instruktāžu, ko pasniedzējs Jūras Smaļīnskis. Un studenti dosies savā pirmajā velo izbraucienā. Fotogrāfijas Facebookā, ja. Ja brauc mēlā, tad nekad fotogrāfijas nesanāk smukas un arī no aizmuguras braucot ar mašīnu, ja, to mēlo cilvēku neredz, ja. Šitas ļoti labi, ja, kas te vēl tā zaļās krāsiņas, ķīveri zaļa forši, ja, kad ir uz galvas. Ja, tu vismaz galvu ieraugi pa gabalu. Un tā. Turpinot par braukšanas kultūru. Mēs šodien neesam sacensībās, ja uz laiku nebraucam. Līdz ar to tas ātrums ir tāds, ap plus mīnus 15 km/h. Braucot, kas ir pats svarīgākais, ieturam distancīti. Tad, ieturot nelielu distancīti, studenti uzsāk savu pirmo velo braucienu šajā te praksē. Tiek apmeklēti tādi objekti kā uzņēmums Very, dārzciema Dolomīta karjeras, kā arī purvs, kurā tiek audzētas dzērvenes, mellenes un vēl dažādas citas ogas. I feel as if I've been where you have been. The snow had piled up knee-high in the street. Apart and dancing on the wanderer, the squanderer. Our sun was dying and we could hardly eat. They dragged me by my ankles through the street. Pēc gardām pusdienām pils ķēķī studentiem laiks pastrādāt. Tiek ravētas puķu dobas, dedzināti zari un lieliski pavadīts laiks. Radošums students nav pamets arī šovakar, kā arī tiek spēlēta iepazīšanās spēle. Mani sauc Reinis,
Es gribu iemācīties ģitāru tik labi, lai spēlētu. Viens, divi, trīs. Mums jābūt mierīgi. Tātad man likās vērtīgi tas smaļiņas instrukcija par velo un tas, kā vispār var samazināt pretvēju ar komandas palīdzību. Kā pareizāk dabūt garšīgākas pusdienas. Protams, pati velo apkope un labošana, ko mēs arī šodien veicām. No rīta mēs devāmies ar velo, apskatījām uzņēmumu Berī, kur mūs laipni sagaidīja un pastāstīja par to, kā viņi darbojas. Diena pagāja diezgan progresīvi, varietas aplīst taisījām. Un bijām zara grupā, vācām zarus. Normāls darbs kā darbs. Pusdienas bija ļoti garšīgs. Jā, laba. Guļķīs labs, kartupelīši, mērcīti. Viss kā laukos. Manā istabiņā, lielā mājā. Lūdzu, nāciet iekšā. Tātad, šeit ir mani draugi, kuri ciemojas pie mums. Iesim tālāk uz lielo telpu. Nāciet. Tātad parādīšu mūsu lielo leduskapi, kurš ir LED un touch. Šis ir mūsu ventilators, kas atvēsina šo te leduskapi. Vērsim ciet, neveidināsim. Tātad, kā mēs zinām, manā mājā ir 4 stāvi. Lai mēs no šīs istabas nokļūtu uz citu, mēs izmantojam liftu. Tātad, iekāpjot liftā, ir jānorāda šis kloķis, lai mēs nolaistos zemāk vai augstāk. Tas ir manā tēva ražotais līdz. Tālāk, mums šeit ir arī grafiti. Šī grafiti nosaukums ir Toms un Džerijs, taču Džerijs ir vēderā, diemžēl. Arī šo sienu klāja grafiti. Putnu nosaukumi ir Stas un Jekaterina, iepazīstaties. Tātad vēl šie plaukti, kas izskatās kā plaukti, nē, tie nav plaukti. Nospiežot kādu konkrēto pogu, atveras atvilknes šobrīd nerādīšu, taču šeit iznāk ārā LED televizors. Un šī gulta pārvēršas par kinozāli, kurā mēs varam atpūsties kopā ar maniem jaukajiem draugiem. Tur ir arī bārčiks iekās. Jā, bāriņš arī, protams, kārta bez tā. Šeit ir mūsu siltuma sistēma. No šīs spraugas nāk vēsais gaiss, kas sajaucās kopā ar silto gaisu, un līdz ar to nāk ārā tāda temperatūra, kāda ir cilvēkam nepieciešama. Tātad, šo varbūt pēc tam izgriezīsim, taču tomēr es pastāstīšu, ka aiz šīs poguļa mums ir seifs, kurā atrodas miljoniem daudz zelta stienīšu. Kā arī roltons zupiņas, kuras, jūs zināt, veikalā vairs nopirkt nevar, jo mēs visus izpirkām. Tātad mums arī ir ļoti skaista gaismu apgaismojums un tas izvietojums, jo viņš ir krusta veidā. Līdz ar to mēs visi esam šajā istabā svētīti. Jā, varam iet tālāk uz baseinu, uz džakūzi, kurš atrodas šeit. Šeit ir jānospiež konkrētā poga. Baseins pagaidām ir sliktā stāvoklī, viņš tur nedaudz jāuzlabo, bet viņš tur ir. Labi, slēgsim cienu. Tā mēs tā pūšamies, es un mani draugi.
Tad mēs vienu atdodam Zariem. Trešās dienas rīts iesākās ar darbu dalīšanu. Lampiņās man tāpat jau vēl ir papildinājums. Ļoti labi. Neičet, mašīnā vairāk nav vietas. Vien var aizbraukt. Kad darbi sadalīti, tiek tranšeja avotam, būvētas laipas, krāmēta malka, kā arī tiek mūrēti pamati lappenī. Savukārt dienas otrajā pusē studenti pirmo reizi prakses laikā šķērso Latvijas-Igaunijas robežu. Te ir viena kukaiņa suga, kas arī indikators ir šitādiem te. Tā ir spožā skudra, ja viņi paskatās. Tuvumā viņai tāds spīdīgs dibentiņš, ja? Dibentiņš arī. Spīdīgs dibentiņš. Mums dibens. Un rekuriem mēs paskatāmies, viņiem šteplēsīšu no paša koka, ja? Bet šitā brūnā koksne nozīmē, ka te ir šito caurumu iztaisījusi sērpiepa. Tās tādas lielas dzeltenas piepes, kas aug uz ozoliem, uz vītoliem. Esat droši vien redzējuši. Un tad, kad tā piepa iemetās kokā, tad micēlīs pārņem ļoti lielu koka daļu un izēd koksni tā, ka tā koksni paliek tāda drupana. Un faktiski šitā brūnā krāsa ozola koksnē nozīmē, ka tur iemetusies sērpiepe. Ja sērpiepi tur ir, tad to augļu ķermeņu, to zelteno piepi kasīšanu no koka vairs nelīsa, tāpēc, ka koks faktiski jau ir inficēts. Ja? Tas nozīmē, ka viss šitas caurums, daļai viņš ir dedzinās, bet viņš ir dedzinās tāpēc jau, ka tur ir šī sausā sērpieps koksne sadalītā. Kas mums šī destāts pa lotiņu? Otrs ko? Tas mums ir... Kukainis. Nevar noķert. Tas mums ir purva garkājs. Ja, tāds, faktiski divas pārnes no odiem pura garkājus. Kas mums vēl te ir? Principā, šitas ir ļoti mazs dobums, tāpēc mēs nekā interesanti neatradīsim, ja? Bet mēs varam redzēt, ka te ir dzīvojuši susuri, ja? Šādos domos zīlītes ir savāktas. Un arī izēstas zīlītes, ja? Tātad te ir barības krātuvi, ja mēs paskatāmies. Principā, ja būtu tās normāls dobums, mēs te atrastu ļoti daudz sikspāņu kaku. Mēs redzam, kakas te ir bišķiņ, jā, kur ir arī kakas. Un, ja tas būtu lielāks dobums, mēs atrastu arī praulgrauža darbības pēdas, jā, tāds lapkoku. Ko es smējies? Īpaši attiecības praulgrauža, jā, atliekas. Redz, te, protams, ir iemetusies mikroflora, daudzkāja, piemēram, jā. Šāds ātrāds daudzkājītis, kas jums noteikti patiks tāds. Apmēram šeit ir Igaunija, bet tur ir Latvija. Es šobrīd fiziski atrodos Igaunijā, bet morāli es esmu Latvijā.
1, 2, 1, 2, 3. Mums jābūt mierīgi. Pirmkārt, īstenībā es biju pārsteigta, ka man bija vieglāk, kā es gaidīju. Es gaidīju, ka man pirms katra kalna būs tā kā, tā kaut kā dievs nē un skāpšanos un iešu ar kājām. Bet nebija tik traki. Tas man bija pārsteigums pašai par sevi. Otrs pārsteigums, īstenībā, ka ir 3. diena, un es atceros, ka mēs ar Elzu lasījām dienas grāmatas no pagājušā gada dalībniekiem. Un pārsvarā 3. dienā bija tā, tas jau sāk izsīties nedaudz labāk. Bet man kopumā visas 3 dienas joprojām viss ir čotki, un es jūtos dzīve. Es pasmēšoju laku. Patika. Ko vēl? Pabraukāju ritenim, kā visi pārējiem čais, ko mēs bija. Piecēlos, paēdu. Apskatīju, izlozējām dēlīšu priekšlaikus. Nolakojām. Pāri pusdienas, pabraucu ar riteni. Es braucu ar riteni. Es biju Igaunijā. Tas bija tik krūta. Es pazaicināju igauņu vīriešus ar tere. Tur bija paredzēts cits teksts, bet sanāca tikai tere. Es neatceros, ko es ēdu īstenībā. Rīs nebija šodien no Rīga. Vai tas bija vakar? Nē. Jā, omleta. Pirmo reizi tādu omletu redzēju. Es no tām nekad neatsakos. Nākamajā sērijā skatieties. Studentu piedzīvojumi Gaujienas apkārtnē un Igaunijā. Izrādes Zelta zirgs, demonstrēšana, kā arī pārdomas pēc tās. Šodien, kad tas viss tā, kad reāli tas notika pusstundas laikā un bija apmēram uz pusi savādāk nekā bija plānots, tad bija tāds, ko tu dari?